Esiet sveicināti raidierakstā Kas notiek medicīnā? Mēs turpinām meklēt atbildes šo visiem tik būtisko jautājumu. Kas tad notiek medicīnā? Iepriekšējos raidījumos runājām par dažādiem projektiem, par to attīstību, virzību, nākotnes plāniem un iegūmiem. Kā pacientiem, tā ārstiem. Bet šoreiz paskatīsimies uz medicīnu no tāda kā vadības skatu punkta. Kas to visu nākotnē saturēs kopā? Kas turēs grožos digitālos projektus un redzēs lielo bildi valstī? Kas sekmēs digitālās veselības attīstību un nodrošinās stratēģisku digitālās veselības ekosistēmas pārvaldību? Dažos mēdīju virsrakstos mēs jau esam redzējuši vai dzirdējuši, ka Latvijā tiek veidots pavisam kas jauns – Latvijas digitālās veselības centrs. Jau vien no virsrakstiem ir skaidrs, ka tas būs būtisks pagrieziena punkts mūsu medicīnas nozarē. Tāpēc šodien uz sarunu es esmu aicinājusi Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieci digitalizācijas jautājumos Aigu Balodi. Sveika! Labdien! Šķietam esam tik grandiozu pārmaiņu priekšā, un tāpēc man tiešām ir ļoti liels lūgums pastāstīt vairāk, ko tad nozīmē šis, es teiktu, sākotnēji vārdu savienojums Latvijas digitālās veselības centrs. Latvijas digitālais veselības centrs ir ilgi gaidīts notikums, jo droši vien iedzīvotāji visbiežāk ir sūdzējušies tieši par datu nepieejamību. Kad dati ir sadrumstaloti, man pašam ir jāsakrāj mape ar visiem veselības datiem un jāiet no vienas ārstniecības iestādes uz otru. Šī datu sadrumstalotība un arī dažādu IKT projektu pārvaldība, kas bija sadrumstaloti, radīja ļoti daudz šķēršļu. Un, lai šo situāciju mainītu, Veselības ministrija ierosināja izveidot atsevišķu digitālās veselības datu institūciju, kas tad būtu atbildīga par veselības datiem valstī, to plūsmu, apmaiņu, sekmētu pieejamību un ilgtermiņā arī izveidotu Latvijas ceļu, lai mēs sekmīgāk iekļautos Eiropas veselības datu telpā. Un Eiropas veselības datu telpas datums jau nav nemaz tik tāls, tas ir 2030. gads, kad Eiropas Savienības dalību valstīm ir pienākums apmainīties ar datiem, veselības datiem jau daudz lielākā apjomā nekā tas notiek šobrīd. Un tas bija sākotnējais iemesls, tātad datu sadrumstalotība, neesamība vienotai projektu pārvaldībai bija iemesls, kādēļ sagatavojām informatīvo ziņojumu un lūdzām atbalstu valdībā izveidot atsevišķu veselības datu institūciju. Un tad šobrīd tas notiek. Esam pašos pirmsākumos. Tikko tika pieņemts lēmums Saeimas budžeta komisijā atbalstīt finansējumu piešķiršanu jau šogad Latvijas digitālās veselības centram darbības uzsākšanai. Un tas nozīmē, ka būs pamata komanda, kas uzsāks darbu, un no 1. janvāra notiks jau lielākas izmaiņas, kad daļa Nacionālā veselības dienesta darbinieku, kas šobrīd atbild par e-veselību, pāries uz šo digitālās veselības centru. Un tas ir tāds arī būtisks solis Nacionālā veselības dienesta kolēģiem kopumā, ka atbildība par finansējumu sadali par pakalpojumu kvalitāti paliek Nacionālajā veselības dienestā, bet šī jaunā institūcija atbildēs par veselības datiem. Nodalam 2 līdz šim NVD deleģētās funkcijas. Un man gribētos tādos pirmsākumos atgriezties vispār. Varbūt, kad mēs varam definēt, mērīt vispār, tā kā mēs šajā centrā mēs daudz runāsim digitalizāciju, ne jau tikai dati, bet tie ir arī projekti un viss. Varbūt mēs varam novērtēt, paskatīties tā kā uz Latvijas situāciju šajā digitalizācijas laikmetā. Nevelti ir, šis centrs tiek veidots, kā jau arī iepriekš minējāt, kāpēc tas tā kā tika darīts, bet kas ir šis stāvoklis, kurā mēs esam šobrīd? Latvija tiek vērtēta dažādos kontekstos. Mēs zinām, ka tiek vērtēta gan iedzīvotāju pratība digitalizācijas kontekstā, gan arī ir vērtēta informācijas pieejamība. Un pavisam nesen ir OECD pētījums, kur arī teiks, ka Latvijā atsevišķās ārstniecības institūcijās dati ir sakārtot un pieejami, bet tieši šī datu savienojamība iztrūkst. Tad mēs varam skatīties uz pakalpojumu digitalizāciju. Jo digitālais veselības centrs nav par to, ka mēs kaut ko tehnisku darīsim, bet ka mēs mainām arī veselības aprūpes pieejamību un veselības aprūpes pakalpojumus. Un līdz ar to nākotnē ir saredzama arī lielāka nozīme telemedicīnai.
dažādām nesājamām ierīcēm, kas Latvijā šobrīd ārstniecības procesā ienāk, bet pakāpeniski. Un tādēļ, ja man būtu jāsaka vienā teikumā, kāda ir šī brīža digitālais briedums, tas ir ļoti, ļoti atšķirīgs. Mums ir, piemēram, Bērnu Kliniskā universitātes slimnīca, kas ir tā kā mūsu pilotprojekta institūcija, kur ir ļoti daudz paveikts. Un tad ir atkal citas ārstniecības iestādes, kur šis finansējums varbūt nav bijis tik lielā mērā novirzīts digitalizācijai un kur ir sparami liela soļa kopumā. Bet izveidojot arī Latvijas digitālo veselības centru, tad mēs noregulēsim nosacījumus, kādiem ir jāatbilst ārstniecības iestādes digitalizācijas pakalpojumiem, un mēs skaidri arī pasakām, ka tā būs atvērta ekosistēma. Tātad sadarbosies gan publiskais, gan privātais sektors un valsts neservēs vai nenodrošinās visus pakalpojumus. Centrs nenodrošinās pakalpojumu izstrādi, bet noteiks nosacījumus un nodrošinās, ja ir konkrētas lietas, ko valsts izstrādā, kad privātais sektors un arī valsts sektora ārstniecības iestādes tam var pieslēgties. Kā viens no piemēriem, tātad, ja mums ir e-recepte, tad mēs zinām, kā var pieslēgties aptiekas. Ja mums ir elektroniskais nosūtījums, atkal kā notiek pieslēgšanās. Un, droši vien mēs šodien arī runāsim par attīstības scenārijiem. Ja mēs runājam atkal par pacientu portālu, tad arī ir jābūt skaidrībai, kā pieslēdzās kura no ārstniecības iestādēm, kurā brīdī, un tad pacientam jau vienu vietu šī informācija sanāk. Tātad satiksmes noteikumi ārstniecības sektorā, kur ir ļoti atšķirīga digitāla attīstība dažādu iemeslu dēļ. Jā, jau minējāt par to, ka parunāsim arī par attīstību. Līdz ar to man tāds tieši jautājums par projektiem, mērķiem, plāniem varbūt. Kas ir tās galvenās nozares varbūt medicīnas struktūrā, kuras primāri sāks sakārtoties, kuras tiks kārtotas, un kas tad ir varbūt tie galvenie projekti šobrīd, pie kuriem tās prioritātes tiek vairāk skatītas tieši Latvijas digitālā veselības centra sakarā? Pagājušajā gadā tika pieņemta digitālās veselības stratēģija. Un stratēģija nosaka kopumā, kādi ir tie soļi vai kādi ir tie virzieni, kur mēs strādāsim, lai šo stratēģiju īstenot. Un tur ir salīdzinoši daudz darāmo lietu. Un šīs darāmās lietas iedalīt tādās divās daļās. Viena grupa, kur uzreiz pacientiem būs redzams labums un ieguvums, un otra ir iestāžu darbības pārskatīšana un pārkārtošana, tā skaitā vairāku procesu automatizēšana. Un, piemēram, Nacionālais veselības dienests joprojām ir ļoti daudz lietu, ko viņi dara manuāli, tādēļ, ka tā tas ir darīts jau vēsturiski ilgā laika posmā, un šobrīd maniem kolēģiem ir projekts, kuri ietvaros viņi pārskata darbības procesu un kā reiz izvērtē iespēju procesu automatizēt. Un tas nozīmē, ka jau ar zināmu algoritmu, zināmā regularitātē informācija būs pieejama bez cilvēka iejaukšanās un konkrēta aļa aizpildīšanas. Un tā ir tā otra lieta, ka mēs pārējām uz strukturētiem datiem, ejot prom no brīva teksta informācijas, ko pēc tam nevar sakartēt un nevar analizēt. Un tāds lielākais un tuvākais droši vien arī redzamais rezultāts būs onkoloģijas pacientiem, beidzot datu pieejamību, jo 3 kliniskās universitātes slimnīcas šobrīd strādā un 26. gada sākumā jau nodos liedošanai arī pārējām ārstniecības iestādēm vienotu onkoloģijas pacientu datu apstrādes platformu. Tātad vienu vietu būs iespējams piekļūt šiem datiem. Šobrīd tas jau izpaužās kā, piemēram, radioloģisko izmeklējumu apmaiņas starp slimnīcām. Un tas ir tas mūsu mērķis panākt, ka dati ir pieejami un tiek nodrošināta datu savietojamība. Par pašiem pakalpojumiem, ja mēs runājam pacientu portāls, droši vien ir arī viena no lietām, kas sen ir gaidīta no pacienta puses. Pieejama informācija, man nāk atgādinājumi par vakcināciju un citiem izmeklējumiem, kas ir veicami regulāri, kā arī pieejami laboratoriskie izmeklējumi, ir saziņas iespējas ar ārstu, un tas ir tas, kas arī tiks izveidots jau tuvākajā laikā. Ir ļoti daudz un dažādas šīs nianses, un ir ļoti labi, ka mums ir tiešām ļoti cieša sadarbība arī ar Pasaules veselības organizāciju, kura mūs aicina skatīties uz jau pasaules pieredzi, jo ir skaidrs, ka katrā
posmā mēs varam mācīties no citām valstīm un jau redzēt, kur noteikti dati liecina par ārstniecības procesu kvalitāti. Vēl viena tāda lieta, ja mēs runājam piemēram par onkoloģijas pacientiem, šobrīd ir izstrādes stadijā arī metodiskie centri, kā mēs to saucam, un tas nozīmē, ka visā valstī, piemēram, Rīgas Austrum Kliniskā universitātes slimnīca, būs tā, kas pāraudzīs onkoloģijas pacienta ārstniecības procesu ar mērķi to uzlabot, nodot labāko praksi, un tā skaitā ļoti aktīvi iesaistīt gan reģionus, gan arī informēt ģimenes ārstus par jaunākiem atklājumiem vai izmaiņām ārstniecības procesā, kas būtu ņemamas vērā. Un šīs onkoloģiskais metodiskais centrs, atkal tas nav nekas tāds, ko mēs izgudrojam no savas puses, jo Eiropā šobrīd ir ļoti daudz iniciatīvas tieši onkoloģijas kontekstā, un šādi metodiskie centri, vai Eiropā to sauc par izcilības centriem, pastāv ļoti daudzās valstīs. Un šobrīd ļoti aktīvi arī notiek zināšanu pārnese no starptautiskajiem kolēģiem. Mums ir iespējas mūsu ārstiem braukt pieredzes apmaiņā, un tiešām šis ir viens no tādiem lieliem arī atbalstiem no Eiropas tieši šī onkoloģijas vēža apkarošanas plāna ietvarā. Tad vēl droši vien, kad arī e-recepte visiem šobrīd jau ir pierasta lieta. Vēl viens no piemēriem, kas mainīsies, ir plānots iestrādāt algoritmus katram individam individuāli, vai nu ir alerģija, vai ir vēl kaut kāds blakus medikamenti, kas tiek lietot, tad mēs jau iesim solīt tālāk un tiks uzlikts analītiskais rīks, ja tā var teikt. Tā kā tur jau kaut kur ir un labi strādā, digitālie risinājumi nāks klāt analītika, bet ir arī daudz lietas, kas tiks izstrādātas no jauna. Un tā skaitā, protams, ka mums arī priekšā stāv uzdevums par telemedicīnu. Nav tā, ka šobrīd nav pieejama telemedicīna Latvijā, bet ir nesakārtots jautājums tā skaitā ar pacientu tiesībām. Ko tad saņemt? Visu izrakstu, kas drīkst prasīt ierakstu, kuros gadījumos pirmā vizīte vienmēr ir obligāta klātienē, kur ir tā kā tas ir tāds nosacījumu sakārtošana, lai abām pusēm ir skaidrs, kā ārstniecības iestādēji, kā ārstniecības personālam, tā arī pacientam, kas viņam no visa šī būs un kādas ir viņa tiesības. Jo ir svarīgi, lai mēs attīstītos digitāli, bet vienlaiks arī droši un saprotami. Man uzreiz tā kā šis raidījums tomēr vairāk es vēršu vienmēr, ka tas ir sabiedrībai veltīts raidījums, tāpēc varbūt vairāk pieskaršos tieši tai sabiedrības pusē arī šim, ko jūs esat stāstījusi. E-veselība. Tas ir mūsu pacientu portāls šobrīd, kuru mēs visi zinām, kad mēs tur ejam, mēs tur uzzinām ziņas. Vai tas kaut kādā veidā ietekmēs, vai teicāt pacientu portāls, vai joprojām tā ir e-veselība, par kuru mēs runājam? E-veselība šobrīd mēs pārējām uz formātu, ka mēs veidojam atsevišķus moduļus. Mēs neveidojam tādu lielu platformu, kas ir vienā gabalā, un ja kaut kas noplīst, nav iespējams to salabot. Šobrīd mēs ejam modulāri. Šogad Nacionālā veselības dienesta kolēģi ir izstrādājuši laboratorijas moduli, kā strukturētā veidā tiek iesūtīti visi laboratoriskie izmeklējumi. Un tas ir ļoti būtiski, jo tad arī pacientam ir vieglāk izsekot līdzi, kas notiek ar viņu veselības stāvokli. Un nav tā, ka viena laboratorija izsniedz vienā skalā, rādītājs otrā. Nākamais modulis ir izraksts no ārstniecības iestādēm, arī, lai šī informācija saturētu vienādu, standartizētu informāciju. Un šādi atsevišķos procesus nodalot vai veidojot atsevišķus moduļus, mēs mainām e-veselību, kas vairs nebūs tāds viens milzīgs platformas kopums. Bet kur es kā pacients varu redzēt visu šo? Tas šobrīd joprojām jāizmanto ir e-veselība, un pacienta portāls šobrīd ir dizainēšanas stadijā, kur mēs uzklausām iesaistītās puses, gan ārstus, gan arī pacienti tiek uzrunāti, vai tas viņiem būtu ērti lietojams. Jo ar digitalizāciju ir tā, ka es vienmēr saku, ka mēs būvējam vienmēr vakardienai. Jo šodien atkal būs kaut kas jauns, rīt atkal būs jauns. Un tādēļ nereti ir ļoti svarīgi nofokusēties un beigt iepirkties lielveikalā un ņemt visu, kas parādās atkal jauns. Tas ir svarīgi tāpēc, lai tā pamata informācija un pamatdati mums būtu. Mēs nerunājam par to, ka nevajadzētu attīstīties, bet ir pamatlietas, kurām ir jābūt, ir stūrakmeņiem, kas ir jābūt katrā pacienta vēsturē, kad šiem datiem ir jābūt pieejamiem ģimenes ārstiem, teiksim, paziņojumam, ja pacients ir stacionēts kādā ārstniecības iestādē un tam līdzīgi. Tā kā ir tādas pamatlietas, kurām ir jābūt. Protams, ka mēs attīstīsimies un būs daudz interesantu piedāvājumu mākslīgā intelekta kontekstā un arī pacienta
vai jebkura individa nesājamās ierīcēs, viedierīcēs, tās arī ļoti mainās. Mēs redzam, ka ir dažādi mēģinājumi, piemēram, ar viedajām brillēm, kas kaut kā nav sekmīgi aizgājuši. Viedpulksteņi ir visvairāk zinamie. Ir arī viedie grezeni, bet ļoti daudz tiek eksperimentēts. Un, ja mēs paskatītos īpaši veselības nozarē, cik daudz no tām lietām iedzīvojās un tiek lietotas, un cik daudz atkrīt, tā būs tāda digitālā pratība, līdzīgi kā ar aplikācijām. Nu, ja jūs pajautāt man, cik es esmu lejuplādējis vingrošanas aplikācijas, parādās ļoti interesants skats, un tad ir jautājums, kā noturēt fokusu un nepazaudēt, ka tā lietojamība tiešām praktiski noder. Un tas būs milzīgs izaicinājums, ko jau mēs šobrīd dzirdam no kolēģiem. Arī tad, kad es aizsūtu paziņojumu vai notifikāciju, tas nenozīmē, ka cilvēks uzreiz atvērs un apskatīsies, tas man bija, es atceros, man šobrīd nav laika, nav vēlme. Par to arī, ja mēs tā skatāmies, digitalizācijas kontekstā pasaulē šobrīd ļoti runā par to, kā dabūt cilvēku uzmanību, kā to cilvēku uzmanību noturēt. Un mēs katrs varam pats paskatīties uz sevi, tur, kur mums nāk regulāri atgādinājumi. Cik mums īstenībā ir aplikācijas telefonā vispār kā tādas vairākas lapas, tik šķiram. Kad mēs e-pastā esam nosūtījuši pierakstīšanos uz dažādiem jaunumiem, kad mēs pēdējo reizi esam pārskatījuši, kas vispār tur notiek, un tā arī būs līdzīgi digitālajā telpā kopumā, tā kā standartizēta pieeja datiem, skaidri zināms, kurš ko dara un ar kādu regularitāti datus nodod, un tad pacientam ir portāls, kurā viņš šo informāciju var redzēt. Un ar šo tiešām arī valstis, kas tiek atzītas par ļoti labām esot, piemēram, Igaunijas kolēģi un Dānijas kolēģi saka tieši to pašu. Covid laikā, pēc Covidā ļoti liela interese no iedzīvotājiem par pacientu portālu. Tad, kad tas laiks paiet, tad jau arī nākās atgādināt un domāt par citiem veidiem, kā tos atgādinājumus nosūtīt. Un šeit noteikti var nākt palīgā mūsu Rīgas Stradiņu universitātes kolēģi, kas saka, ka tā ir milzīga zinātne, ka visu laiku ir jāsako līdzi, kurā burbulī tad atkal cilvēki ir aizgājuši, kas šobrīd ir modē, kā paspēt vai paspēt tajā modē ielikt un šo pakalpojumu pārveidot. Tā kā tas būs ļoti, ļoti būtisks, bet tas ir saistīts arī mūsu veselības pratību. Jo digitalizācija nav nekas tāds, ko var pieslēgt un kas kaut ko atrisinās. Tātad tam ir jābūt gan saistītam ar pakalpojumu pieejamību. Ja man ir šī notifikācija, tad man arī ir pieejams ārsts vai laboratorija, kur nodot, teiksim, analīzes, un man atnāk ziņa, ka viss ir kārtībā, vai man ir jāvēršās kaut kur citur pēc palīdzības. Tā ir viena lieta, bet otrs arī ir izpratne, ka tā veselība ir manās rokās, un, piemēram, mēs runājam šobrīd par galvenajiem riska faktoriem. Viens ir aptaukošanās, otrs ir dzīvesveids, un tad mēs katrs varam uzdot sev jautājumu paši, cik mēs esam to dzīvesveidu gatavi mainīt. Un tad, kad nāk rudenes dienas un ir ērtāk iesaisties dīvainā un paskatīties kādu filmu, nevis vingrot, tad neviena aplikācija mūs neizkustinās, neviens reģistrs, bet tas ietekmē mūsu veselību ilgtermiņā, jā. Un klausoties, protams, arī šo raidījumu, vienmēr visiem liekas, ka gribās pateikt kādus termiņus. Varbūt, kad ir kaut kādi datumi, gadskaitļi vai pat konkrēti datumi tuvākā nākotnē, kurus mēs varam jau iezīmēt, kurā brīdī mēs jau sajutīsim šī centra tādu ietekmi uz sabiedrību un jau jūtamus rezultātus. Es gribētu sagaidīt jauno centru vadītāju un noteikti izmantoju arī iespēju uzrunāt, pieteikties konkursam uz šī vadītāja amatu, jo tas, kas būs svarīgi, būs saprioritizēt šos uzdevumus. Skaidrs, ka daļa uzdevumu pārnāks no Nacionālā veselības dienesta kā jau uzsāktie uzdevumi. Teiksim, pacientu portāls jau ir kaut kas tāds, pie kā strādā jau šobrīd, un tad tie darbi tiek nodot un ir pabeidzami līdz galam. Piemēram, vienotais pieraksts pie ārsta. Tas jau ir uzsākts un tas tiks nodots un līdz ar to nākamajā gadā tiks realizēts. Tas principā nozīmē, ka nebūs jāmeklē vairāk ļoti daudzos portālos, kurus var pieteikties pie ārsta. Mums gan tādi vadošie ir vairāki, kā ir zināms, arī nesaukšu varbūt vārdos, bet tajā pašā laikā tas nozīmē, ka šī būs vieta, kas apvienos šīs platformas vienu vietu? Ne apvienos
platformas, bet savietos, saslēgs ar šīm platformām vai ar šo pierakstu opciju. Tā būtu droši vien, ka precīzāk teikt. Un atkal tā saslēgšanās, tā nav tāda, tas nav viens risinājums, jo mēs, piemēram, zinām, ka pastāv zaļais koridors, kur ir ātrāk šie nosūtījumi. Tā kā tas arī sistēmā ir jāsaprogrammē, ka šai mērķa grupai ir viens pacienta ceļš līdz pakalpojumam, šai pacienta grupai otrs, savukārt šai trešais. Un tātad svarīgi ir tas, ka mainījusies ir arī šī pakalpojuma dizainēšana, ka mēs skatāmies, kā tad pacients nonāk līdz ārstniecības iestādei vai līdz pakalpojumam. Un tad mēs veidojam tehnisko risinājumu, nevis otrādā, ka mums ir risinājums, un tad mēs mēģinām saprast, kurā brīdī savadām datus. Tā kā arī vēl viena lieta, kas arī nākamgad parādīsies, ir vairāk šī vizualizācija, kā tad pacients nonāk. Jo mēs pierodam informāciju meklēt, bet ir daudz vieglāk, ja tev ir ļoti skaidri, tā skaitā arī vizuāli parādīts, kā te līdz pakalpojumam nonākt. Piemēram, arī tas pats skrīnings, ja mēs par to runājam, atsaukties skrīningam, teiksim, pārbaudīt krūšu veselību, aizmirstās. Un tad, kad atnāk paziņojums, tad mēs atceramies, ja paziņojums neatnāk, mēs aizmirstam par to. Līdz ar to atkal tas ir iestrādātais ceļš, kad man atcerēties par to. Un es atceros, piemēram, ģimenes ārsts teica vienu būtisku lietu, ko es mēģināju savā dzīvē praktizēt. Viņa saka, tev ir dzimšanas diena, un to datumu tu atceries vienmēr. Un tad ir ļoti labi izdomāt, vai nu pirms dzimšanas dienas tās lielās pārbaudes veikt vai pēc, ka var izvēlēties. Bet tā ir vieglāk atcerēties, jo gadiem ejot, tiešām liekas, ka tas bija vakar, un izrādās, ka īstenībā jau pagājis ilgāks periods. Tas ir sarežģīts process, bet šobrīd digitālie risinājumi tīri tehnoloģiski ļauj mums dažādot šos risinājumus dažādiem pacientu ceļiem. Bet tad pretī ir jābūt ārstniecības iestādei, kuras zina, redz, šeit mums ir pacients, viņš pie mums nonāk, un mēs par viņu rūpējamies tālāk. Un tad ir noteikti dati, kas paliek tātad pacientu portālā, daļa, kas vienmēr paliks tikai un vienīgi slimnīcā, kas ir ļoti detāla informācija par pacientu, kurai varēs piekļūt, tad, ja ir kaut kāds īpašs gadījums. Jo mēs zinām, tad slimnīcā tad arī tiek informācija par ēdināšanu, vai pacients ēda tajā dienā, kāda bija vēl pašsajūta. Tas viss netransformējās uz e-veselību, bet paliek slimnīcā, un ja ir kaut kādas komplikācijas vai ir sūdzības par ārstniecības procesu, protams, ka tā informācija ir pieejama tieši tam gadījumam. Un parunājot vēl paturpinot par terminiem, kas bija iepriekšējais jautājums, tā kā strādāju šajā medicīnas IT sistēma nozarē, tad bieži vien dzirdu nākamā gada 1. janvāris, kuru tieši nosauc šīs medicīnas iestādes. Tad tas mans nākamais jautājums ir, kas tad ir saistīts ar šo 1. janvāru saistībā ar medicīnas iestādēm, un savukārt kāds no šī digitālā veselības centra vispār ir tāds ieguvums ārstiem? Ko iegūs ārsti no šī centra darbības? Mēs ļoti ceram, ka ārstniecības iestādes iegūs. Un, ja ārstniecības iestāde ir ļoti iesaistīta pakalpojumu modelēšanā, jo viens ir tas datu nodošana valstī, bet ir daudz lietas, kā jau es minēju iepriekš par šo pakalpojumu dizainēšanu, kas būs katrā ārstniecības iestādē nedaudz atšķirīgas. Kas attiecās uz 1. janvāri, vai varbūt kāpēc vispār par to šobrīd runā, šogad bija vēsturisks, ja tā var teikt, budžeta finansējums digitalizācijai. Tāds nebija bijis konkrēti stacionāriem nosakot, kad ir 3 lietas, tātad laboratoriski izmeklējumi, nosūtījumi, kur jums ir noteiktā formātā dati jānodod Nacionālajam veselības dienestam, tad droši vien tā ir tā lieta, ko arī ārstniecības iestādes daudz runā, jo šī funkcija pāriet uz jauno centru, un tad centrs sagaida, ka 3 e-veselības jaunie moduļi strādā, bet es gribētu jau teikt, ka šobrīd šī situācija jau tiek monitorēta, jo Nacionālais veselības dienests pie tā strādā, un jau šobrīd redz, kā slimnīcas nodod datus uz šiem jaunajiem moduļiem, un tas jau strādā. Tas, par ko mēs esam daudz runājuši, un arī ko droši vien ārsts sagaida, ir skaidrs prioritātes ar skaidriem datumiem, kad tas būs, kā mēs nodalīsim funkcijas. Šeit ir viena būtiska lieta. Tehniskais izpildītājs vai datu pārvaldības nodrošinātājs būs Latvijas Digitālās veselības centrs, bet Nacionālais veselības dienests joprojām paturēs savu kompetenci. Un, ja, piemēram, ir izdomāts
šobrīd es vienkārši mēģinu iedomāties tuvākajā laikā, ko viņi plāno darīt, piemēram, apzināt pacientus vai apzināt ārstniecības iestādes, tas rīks tiks būvēts kopā ar Latvijas Digitālo veselības centru, jo pasūtītājs būs NVD. Līdzīgi ir ar slimību un profilakses kontrolas centru, kur arī šobrīd viņiem ir izstrādātājs bijis savukārt NVD, un arī epidemioloģiskie rīki attiecīgi arī pāries secīgi. Centram ir uzdevums tādā īsā termiņā ļoti skaidrs izveidot komandu, pārņemt Nacionālā veselības dienesta e-veselības funkcijas un nākamajā gadā pārskatīt arī veselības resora citu iestāžu IKT funkcionalitāti, lai to arī pārņemtu un nodrošinātu, ka tas ir vienā šajā centrā. Un tad jau secīgi varēs virzīties uz priekšu ar prioritātēm. Bet ir uzsākti šobrīd jau arī iezīmētas tēmas Eiropas finansētajiem projektiem, kur jau mēs zinām, kur kas ir īstenojams. Un, piemēram, veselības inspekcijai ir jāpilnveido ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu reģistrs. Šobrīd dizainēšanas procesu viņi jau uzsāk domājot, kā tas notiksies. Un ja šobrīd ļoti lielā mērā informācija par pacienta ārstēšanu būs pieejama digitāli, tad arī veselības inspekcija pārskata savu procesu, kā mēs varēsim redzēt, nemaz neiejaucoties un nedodoties uz vietas uz ārstniecības iestādi. Tā kā mainās paši procesi, un tad mēs skatāmies, kā digitalizācija var būt atbalstītājs. Bet jā, līdz 26. gadam tas ir savākt visus resursus kopā un turpinot arī citu iestāžu uzsāktās digitalizācijas iniciatīvas un vienlaikus arī domāt par publisko-privāto partnerību, kas arī ir liels izaicinājums. Par to runā gan šobrīd Pasaules ekonomikas fórums, par to runā Pasaules banka, par to mums liek arī aizdomāties Pasaules veselības organizācija, taču nav tādu unikālu formulu, kas derētu visām valstīm. Un tad ir šis jautājums, kā mēs virzīsimies ar publisko-privāto partnerību, kādi būs nosacījumi. Ar to akcentējot, ka veselības nozara attīstās visdinamiskāk tieši digitālajā kontekstā. Tā ir viena no nozarēm, kur būs arī vislielākās izaugsmes iespējas, bet vienlaikus arī tas ir salīdzinoši dārgi. Un tādēļ ir jāsaprot, kā līdzsvarot iespējas, vajadzības un sadalītās funkcijas. Jo mēs redzam, ka vairākās valstīs privātais sektors, protams, ka ieņem būtisku lomu. Un reizēm ir tā, ka inovācija top privātajā sektorā, un tad, kad tā ir nostabilizējusies, to pārņem valsts sektors vai arī pasaka, ka šis ir labs standarts, mēs uz to virzamies. Jo arī pie standartiem tas ir kopdarbs privātajam un publiskajam sektoram. Es gribētu pateikt lielu paldies Digitālās veselības padomei. Mēs tādu izveidojām pirms 2 gadiem, un tā ir konsultatīva loma. Un Digitālās veselības padomē ir gan privātā sektora, gan publiskā sektora, gan akadēmiskā sektora pārstāvji. Un mērķis bija veidot kopā šo atvērto digitālās veselības ekosistēmu. Un tiešām idejošana ir bijusi ļoti sparīga, un arī ir bijis milzīgs atbalsts visu laiku nepadoties un veidot šo atsevišķo iestādi, kas atbildēs par veselības datiem. Mēs esam saņēmuši, ja var teikt tā, uzslavu par to, cik mēs esam aktīvi ar nozari diskutējuši par problēmām un iespējām, jo skaidrs, ka tas nav vienkārši. Un kopumā tieši to saaktivizēšanos vai aktīvu iesaisti no uzņēmuma puses un no valsts institūciju puses ir pamanījuši arī citi Eiropas kolēģi. Un mums jautājuši, kā jums ir izdevies regulāri kopā sanākt un būt tiešām aktīviem un vienam otru atbalstošiem. Jo tas konsultatīvais atbalsts tiešām ir ļoti svarīgs pie daudzām izvēlēm un ierobežotā finansējuma. Jo skaidrs, ka arī jaunajam centram finansējums būs, bet tas nebūs tik liels, lai varētu uzreiz milzīgu uzrāvienu un visu jaunāko iegādāties, kas vien šobrīd ir pieejams. Tā kā sākotnēji centrs ieliek pamatus, vienojās par datu apmaiņas standartiem, un šie standarti attieksies kā uz privāto, tā uz publisko sektoru. Tā kā sadarbība ir bijusi ļoti aktīva, un droši vien Āris Kasparāns, Nacionālā veselības dienesta vadītājs, jau pastāstīja par iespēju pieteikt arī inovācijas laboratorijai dažādas idejas. Un mēs ļoti ceram, ka tā kļūs par praksi
ne tikai tāds vienreizējs finansējums no Eiropas projektiem, bet tam vajadzētu ienākt kā neatņemamam procesam, ka mēs gribam pilnveidot ārstniecības procesu kā tādu. Un šobrīd, skatoties uz digitalizāciju, mēs atkal, katram mums ir ekspektācijas no šiem procesiem, bet šeit var nodalīt vismaz 3 sadaļas. Viens ir datu apmaiņa, kas ir kā mugurkauls, lai vispār varētu pakalpojumu pilnveidu nodrošināt. Otra lieta ir administratīvā sloga mazināšana ārstniecības personām. Un pēdējā pasākumā, kas bija tāds lielākais saistībā ar ārstniecības personāla pieejamība līdzsvarā ar digitalizācijas attīstību, un nav jau nevienam atbildes, ko tad darīt, ko uzticēt darīt droši mākslīgajam intelektam un tā risinājumiem, un ko turpināt darīt ārstniecības personām. Un tieši šī drošā līdzsvara atrašana nākamajos gados būs ļoti, ļoti sarežģīta. Un valsts, kas tiešām iet ļoti dažādus ceļus, paskatoties uz ārstniecības iestādēm un sakot, šis ir process, kur droši mēs varam ļaut automatizācijai un mākslīgajam intelektam, bet šeit, kur jau sākās pacienta ārstēšana, šeit mēs zinām, ka tāds ir drošības standarts vispirms notestēt un tikai tad ļaut attiecīgi tam risinājumam īstenoties. Bet svarīgi ir uzturēt šo atvērtību uz testēšanu, uz eksperimentēšanu un uz jaunu risinājumu ieviešanu. Runājot par mākslīgo intelektu un digitalizāciju, Latvijai ir ļoti daudz iespējas. Ja mēs skatāmies, mums ir dažādi uzņēmumi, kas ir inicējuši dažādas idejas, un ir svarīgi, lai Latvijā viņiem būtu iespējas tās arī testēt. Un, jā, tā kā. Klausoties šo visu, gribās akcentēt, tomēr dzirdu, ka tā kā valstī pietrūkst šie ārsti, mēs bieži vien runājam par to, ka medicīnas personāls varbūt nav pietiekošā daudzumā. Man gribētos domāt, ka ar šo centru un tāpatās ar visiem šiem projektiem, kas tiek veidoti, un arī, ko jau teicu, pirms tam mēs arī esam runājuši jau par NVD laboratoriju, ka tomēr ir šīs tehnoloģijas, ir šī digitālā pasaule, kas spēj palīdzēt tieši šiem personālam. Jūs jau tikko minējāt arī tāpatās, un kad, negribās teikt aizstāt, bet tajā pašā laikā, kad iedot vēl kā papildus darbinieku centriem, iestādēm, medicīnas iestādēm, visiem klāt. Tā kā, bet atgriežoties pie sabiedrības, atkal sabiedrība, mēs ļoti gari plaši atbildējām par to, kāds iegūms ir ārstiem un kā ārsti un medicīnas iestādes to redzēs. Bet pacients, tieši pacients, kāds pacientam ieguvums, labums no šī digitālā veselības centra. Varbūt tādos īsos teikumos, lai saprastu, kas tad ir tās galvenās lietas, ko pacients, ko sabiedrība iegūs no šī. Pacienta portāls tātad ir droši vien, ka pirmā lieta. Otrā lieta, ja ārstam ir beidzot pieejama informācija un ir skaidrs, kā nosūtīt pie nākamā ārsta, saīsinās šis administratīvais laiks, kas ir veicams ārstam, un ārsts var runāt ar pacientu. Un tas ir tas, ko droši vien arī pārmet visvairāk, kad tik noslogoti ir ārsti, kad nav laika sarunai. Bet arī šeit, ko veselības ministrija dara kopā ar citiem kolēģiem, mēs pārskatām ārstniecības procesu, un daļu lietu var darīt arī administratīvs darbinieks, kas nav ārsts. Piemēram, ģimenes ārstiem šobrīd 3. darbinieks praksē var būt tāds, kas ļoti labi strādā ar datiem, kas var apzvanīt pacientus. Un līdz ar to atbrīvot gan māsas, gan ģimenes ārsta darba laiku tiešām sarunai ar pacientu apskatēju. Un tas ir tas, ko arī citās valstīs tieši šo jautā, kā atbrīvot tieši ārsta laiku. Pieejamāka, tā varbūt arī to varētu teikt. Jā, un tad pacients zina, ka es eju pie ārsta, tas atkal nebūs tā, ka es vadu datus un ārstam nav laiks sarunai ar mani, ka tas tiešām tad būs laiks sarunai. Vēl ko mēs redzam, ko droši vien ilgtermiņā pacients izjutīs savu dažādu mērījumu un datu nodošanas iespējas. Jo, piemēram, ja ir svarīgi sekot līdzi asinsspiedienam un ir viedais pulkstenis, kas atbilst C marķējumam, tātad tie var būt veselības dati, kā to šobrīd nodot. Un tās būs tādas arī lietas, kas parādīsies aizvien vairāk. Bet pacientam vēl droši vien ārstam būs beidzot laiks vairāk arī mudināt uz prevenciju, uz aktivizēšanos, jo, kā es arī sarunā norādīju, ir daudz lietas, ko mēs paši varam darīt savādāk. Un ir ārsti, kas saka, ārstniecības process nenotiek ārsta kabinetā, tas notiek ikdienā. Un vai nu tā ir prevencija, kad es zinu,
kad sekas ir tādas, ja es daru kaut ko nepareizi un savai veselībai nododu pāri. Tā arī viena ļoti būtiska lieta. Un, ja jūs jautājat, piemēram, arī tiem pašiem onkoloģiem vai sirds asinsvadu slimību kontekstā, tā skaitāties, ka tas ir dzīvesveids. Tā ir reizēm skriešana un sevis nepasaudzēšana un stresošana darbā tā vietā, lai aiziet varbūt pasportot vai veselīgi paēst un pavadīt laiku ar sev tuvajiem. Mēs šodien nerunājam vispār par mentālo veselību, kas arī ir ļoti būtiska. Jo mums, piemēram, Igaunijas kolēģi norādīja, ka šobrīd jau pie slimnīcām veido mentālās veselības kabinetus, jo tā ir vēl viena tāda blakne digitalizācijai, kad cilvēks tiek aizstumts kaut kur uz digitālo vidi, un, ja nav iespējas komunicēt, bet es sazinos ar dažādiem chatbotiem, kur jau es zinu pusstundu, man ir jāiet cauri, kamēr es tieku līdz cilvēka konsultācijai, tad šeit droši vien arī būs aktuāls jautājums, ko mums saka mūsu kolēģi juristi, un ko arī ir teicis bijušais prezidents Levits, kā būs ar cilvēku tiesībām runāt ar cilvēku. Pacienta iegūms ar nākamo gadu, tā tad arī ir pieejami izraksti, kas ir standartizēti, kas būs vienādā formātā. Un, ja pacients ir bijis stacionēts, tad ģimenes ārstam būs pieejama šī informācija, kas tālāk ir nozīmēts pacientam, kas ir jādara. Otra lieta ir, tātad laboratoriskos izmeklējumus mēs jau pieminējām, un tad nosūtījumi, tātad arī noteiktas formas, un ģimenes ārstiem šī informācija, lai ir būtiski, lai ir pieejama. Un tātad ir viens posms, ko šobrīd Nacionālā veselības dienesta kolēģi izveido. Tad ir nākamais posms, vai nu izmantot to e-veselībā, vai izmantot lokālajā sistēmā ģimenes ārstiem, un šeit iestājās tā saucamā integrātora loma, kur viņi padara šo procesu vieglāku, lai ģimenes ārsts var izmantot, teiksim, savu ierasto darba vidi, kurai ir izveidots saslēgums ar e-veselību. Un tas ir tā strādājis līdz šim, ka ģimenes ārsta bieži izmanto tieši viņiem izveidoto programmatūru, kas ir saslēgta ar e-veselību un nodrošina datu pieejamību. Bet jā, koncīliju slēdzieni un arī slimnīcu izraksti pieejami no nākamā gada janvāra, lai pacients, pirmkārt, lai ģimenes ārstam būtu pieejamā informācija, un, ja nepieciešams ir pacientam no vienas ārstniecības iestādes uz otru šo informāciju nodot, lai tas ir pieejams un nav jānēsā līdzi papīra formātā. Bet tā arī ir kultūras maiņa, jo tajā brīdī, ja līdz šim es esmu pieradusi, ka man iedod papīrā to informāciju, un es viņu sargāju, jo tas attiecās uz manu veselību, kad tas arī skaidrošais darbs, kā tad tas izskatīsies savādāk, ja man šī papīra informācija netiks nodota, kur tā aizies, kad par to būs informēts ģimenes ārsts. Tā kā tā arī šī kultūras maiņa pāriet uz digitālo vidi. Vai kaut kādā veidā arī ir jāmaina sabiedrības domāšana šajā visā procesā, vai arī sabiedrībai ir jāiesaistās? Šeit šobrīd mēs strādājam ar varam kolēģiem, jo droši vien ir dzirdēts valsts un pašvaldību vienotie klienta apkalpošanas centri. Un tas nozīmē, ka katrā pašvaldībā ir vieta, kur doties un uzzināt, kādus pakalpojumus valsts sniedz digitālajā vidē. Un šogad mēs esam kā reizi aktīvi sākuši sadarbību ar kolēģiem, lai veidot izpratni, un mēs jau varētu pastāstīt iedzīvotājiem, ka šeit ir iespējams šādi pakalpojumi saņemt. Es arī runāju par telemedicīnu. Arī jautājums, kur mēs, piemēram, redzam, ka jaunietis nevienmēr grib mājās runāt par dažādām veselības problēmām, bet viņš jau ir tādā vecumā, ka var pats pieņemt lēmumu, un tad ir vairākos šajos centros arī tā saucamās drošās telpas, kur var pieslēgties un saņemt pakalpojumu attālināti. Un līdz ar to tas ir tas, par ko ir jāinformē, lai būtu pieejama informācija, un es zinātu, kur var doties, kuros laikos, kā pierakstīties. Tā kā ir jāmaina sabiedrības informētības līmenis par to, kad nav tā, ka pakalpojumi nav pieejami. Un ir tiešām arī bērniem ir vairākas lietas, kur mēs esam runājuši ar Bērnu klīnisku universitātes slimnīcu, kur viņi ir gatavi veidot to sākotnēji kā projektu, skatīties, kāda ir atsaucība, bet tieši reģionos, ja nav arī vairāk speciālistu pieejami, ka aizvien vairāk nodrošināt šo attālināto konsultāciju un pakalpojumu pieejamību. Tā kā ne tikai dati, bet tur, kur tas ir droši, lai arī pakalpojumu pieejamību, lai saruna ar ārstu, ja mēs apskatāmies, piemēram, ārsts ir nozīmējis izmeklējums ir veikts,
ar ārstu saruna, vai ir jādodās atkal pie nākamā speciālista, vai ir kāda citas norādes, tad nav speciāli no reģiona jābrauc uz Rīgu. To var iespējams, un jau šobrīd Bērnu Kliniskā universitātes slimnīca to piedāvā arī citas ārstniecības iestādes, bet normalizēt to procesu, nosakot, kādi ir tad nosacījumi, kad es varu sagaidīt un ka tas ir vienlīdz labi kā klātienes vizīte. Jo jā, mēs esam pieraduši ārstu redzēt klātienē, bet jaunākā paudze šobrīd arī izmanto, un ne tikai jaunākā paudze, izmanto arī sarunu ārsta attālināt tad, ja tas ir piemērotākais formāts. Bet resursu taupīt tādā ziņā, ka ļoti pārdomāt, kur mēs varam izmantot šos digitālos rīkus, tas būs arī nākamais. Un ir saistīts arī ar vēl vienu citu dokumentu, ko ir izstrādājusi Veselības ministrija, tā ir cilvēku resursu stratēģija. Kā pirmkārt saulaicīgi mācīt, jo tas arī nav noslēpums, kad praksē, teiksim, digitalizācija ir mācīta kā C priekšmets vai kā brīvās izvēles priekšmets arī ārstniecības personām, kā padarīt to par ikdienas procesu sastāvdaļu. Bet ļoti mainās veselības nozara, jo arī šī manikeni vai šī jaunās virtuālās brilles, kur var procesam sekot līdz, kā tas izskatīsies ārstniecības iestādē. Ļoti mēs attīstamies uz priekšu, un arī mēs zinām šos ķirurģijā robotus, kas jau ienāk. Tā kā ir daudz tādas lietas, kas jau šobrīd prasa celt arī ārstniecības personu digitālās prasmes, bet es arī aicinātu neaizmirst par kiberdrošību, jo tas nozīmēs arī iziet ārā no dažādām sistēmām, nedalīties ar savu pāroli un saulaicīgi paskatīties, ja ir kaut kas, manuprāt, jocīgs vai ļoti dīvains atnācis paziņojums attiecīgi par to noziņot, lai novērš šos kiberdraudu riskus. Līdz ar to, tā kā raidījuma noslēgumā man vēl pēdējais jautājums, par kur meklēt vairāk informācijas varbūt par šo visu, kas notiek, par ko stāstījāt. Varbūt katrs pats var iedziļināties, paskatīties, izpētīt sevi interesējošo tieši sektoru vai kā savādāk to nosaukt. Šobrīd informācija par Latvijas digitālo veselības centru ir pieejama Veselības ministrijas mājaslapā, bet informācija tiešām ir ļoti maza šobrīd, jo mēs esam rakstījuši informatīvos ziņojumus, lai varētu izveidot šo centru. Un tas būs viens no centra uzdevumiem, izveidot mājaslapu, kur arī tiek norādīts, kāda informācija ir meklējama pie jums, kad jums tomēr jādodās uz Nacionālo veselības dienestu. Un, protams, ka Nacionālajā veselības dienesta mājaslapā ir pieejama šobrīd ļoti daudz informācija par to, kas notiek, ko kolēģi dara, un kas ir tā kā viņu attīstības risinājumi. Tā skaitā arī pacientu iesaiste vai vienkārši aktīvo lietotāju iesaiste, kas vēlas testēt un pieteikties uz dažādu jauninājumu notestēšanu. Tas arī ir svarīgi. Tur, starp citu, Latvijā ir ļoti labi rādītāji, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Ir veikta aptauja, vai jūs iesaistītos, ja būtu tāda iespēja. Un Latvijas iedzīvotāji ļoti lielā apmērā pārsteidzot Eiropas vidējo rādītāju teica, ka jā, es labprāt piedalītos un patestētu un paskatītos, vai arī iesaistītos, kamēr process tiek dizainēts. Labi, laiks mums, diemžēl, ir beidzies. Varētu runāt vēl un vēl, tāpēc, ka mēs tiešām, man ir sajūta, esam tādu grandiozu pārmaiņu priekšā, tāds liels veselības attīstības ceļš, pa kuru mēs šobrīd ejam. Gribās pateikt lielu paldies par skaidrības ieviešanu, es gribētu teikt šajā jautājumā. Gribās vēlēt veiksmi šī jaunā digitālā veselības centra izveidē, attīstībā un tālākajā ceļā. Un īstenībā gribās tieši tāpatās pateikt lielu paldies gan Veselības ministrijai, Nacionālais veselības dienests, šeit visi ir iesaistīti, jūs ar savu darbu, par to, ka tiek domāts par šo, gan par šo digitalizāciju, gan kā palīdzēt pacientam, gan kā palīdzēt ārstam. Un jā, un ka mēs esam šo pārmaiņu priekšā un tajā pašā laikā, jā, digitalizācija, jaunas tehnoloģijas vispārējais notiek pasaulē ļoti strauji aug un attīstās. Bet mēs latvieši tiekam līdzi, kā liekas, un tāpēc gribās mums visiem vēlēt, lai mums izdodās. Paldies vēlreiz par sarunu. Mēs tiekamies nākamajā Kas notiek medicīnā raidierakstā. Tā. Paldies!